Par vēsturi kļūšas divas nesamierināmas Eiropas – Rietuma Eiropa un Austruma Eiropa. Abas māsas bija sīvas pretinieces, starp tām valdīja augstais karš. Tās nošķīrās viena no otras ar dzelzs priekškaru. Laiki mainījās, augstais karš beidzās, dzelzs priekškars krita, un cilvēki ieraudzīja to, ko priekškars bija apsedzis, savvaļas dabu, kurā patvērumu raduši citviet jau par retumu kļuvuši augi un dzīvnieki un to dzīvotnes uz zemes, ūdenī, gaisā. Šo simtiem kilometru garo, saudzējumo, trauslo dabas joslu no Barenca jūras līdz Melnajai jūrai tagad dēvē par Eiropas zaļo jostu, bet Baltijas jūras piekrasti no Nidas līdz Kolkai par Latvijas zaļo jostu. Slīteres Nacionālais parks ir krāšņa šīs jostas sprādze, rotāta ar neslīpētiem dimantiem, jūru, mežiem, purviem. Par tās iemītniekiem šī filma. Atkāpjoties pēdējiem apledojumam, pirms aptuveni 11 000 gadu, Baltijas jūras ieskautās Kurzemes pussalas ziemeļos sāka veidoties tagadējās Slīteres Nacionālā parka teritorijas aprises. Baltijas ledus ezera senkrasta platlapju meži, purvi un mitrainis, mijoties ar boreālajiem mežiem un melnalkšņu dumbrājiem, rada vienreizēju, skarbu un neatkārtojamu ainavu. Jūras tūms nodrošina maigu klimatu, tie ir priekšnosacījumi dzīvo organismu daudzveidībai, kura tā pārsteidz jebkuru te nokļuvušo ceļinieku vai pētnieku. Laiku pa laikam šo vietu pārstaigā uguns, ar iznīcinošo spēku aprijot visu, savu laiku nodzīvojušo un radot priekšnosacījumus jaunam sākumam. Vilkiem izdevies nomedīt vienacainu briežu bulli. Kā briedis, aci bija zaudējis, varam tikai minēt. Mežā nejauši uzdurties zaram ir pagrūti, jo brieža aci sargā gari taustmati. Pieskāriens tiem saulaicīgi brīdina zvēru par briesmām. Vieglāk aci savainot lielā ātrumā brāžoties cauri mežam. Nav izslēgts, ka ievainojums iegūts no zaros izšķīdušas medību lodes šķembas. Lai nu kā, vienacains briedis ir vilkiem vieglāk nomedījams, jo briedim acis novietotas galvas sānos, un neredzēt ar vienu aci nozīmē, ka briedis no aklās puses saulaicīgi nespēja reaģēt uz vilku uzbrukumu. Vilki nomedītajam dzīvniekam pārplēš vēderu un mielojas ar karstajām, augstajā gaisā kūpošajām iekšām. Mēs parasti neiedomājamies, ka vilki tā tiek pie silta ēdiena, un tieši tāpēc ir tik kāri uz nomedītā zvēra iekšām. Vilku bars nekad nespēja apēst visu nomedīto briedi, tāpēc nākošajās dienās mēdz atgriezties pie medījuma atliekām. Šoreiz pie vilku medījuma bijuši cilvēki. Te jūtamā cilvēka smaka liek būt ļoti uzmanīgiem. Drošākais ir vilku tēviņš, kurš sadūšojas pienākt pie medījuma. Uzmanīgo kraukļu klātbūtne vilkus nomierina, bet reizēm kaitina, tāpēc vilki pie izdevības liek manīt, kurš ir īstais saimnieks un padzen kraukļus no medījuma. Kraukļus reizēm mēdz dēvēt par vilku putniem, jo tie ar vilkiem saudabīgi sadarbojas. Lidinoties virs medījuma un ik pa laikam ieķērcoties, kraukļi mēdz norādīt vilkiem medījuma atrašanās vietu. Savukārt kraukļi reaģē uz vilku gaudošanu. Tie zina, ka pēc vilku maltītes vienmēr atradīs bagātīgi klātu galdu. Netālu staigājošās dzērves vilku klātbūtni pārlieku nesatrauc. Kaut arī tās nepārprotami reaģē uz vilkiem. Parādās kuce. Kucei galvas apjoms ir mazāks, tās purns slaidāks. Vilcene iespējams ir grūsna, par to liecina tās apaļais vēders. Šajā laikā alfa pāris dzīvo atsevišķi, un midzeņa izvēlē noteicēja ir kuce. Ziemā vilki medī pārnaģus, stirnas un meža cūkas ir to galvenais medījums ziemā. It īpaši meža cūku sivēni. Ziemā meža cūkas dzīvo baros, jo tā ir drošāk, un pieaugušo cūku iemītās takas padara vieglāku sivēnu pārvietošanos dziļajā sniegā. Sasalušo zemi uzrakt ir pa spēkam vien pieaugušajām meža cūkām, tāpēc sivēnu izdzīvošana sniegainā ziemā
nav iedomājama ārpus bara. Sivēni cītīgi pārmeklē pieaugušo cūku rakumus un arvien atrod, ko ēdam. Ziemā konkurence dēļ barības ir ļoti liela, un pat sivēnu māte nereti neļauj sivēniem pienākt cieši klāt. Tādēļ sivēni spiesti turēties atstatu no pieaugušajām cūkām. Ar savstarpējiem pieskārieniem tie iedrošina viens otru, un bažām par drošību ir pamats, jo barojoties bara perifērijā, sivēni ir vairāk pakļauti iespējamam plēsēju uzbrukumam. Tiem atliek gaidīt pavasari, kad saule, sniegu un ledu pārvērtīs ūdenī. Ūdens ir nepieciešams priekšnoteikums jebkurai dzīva organisma pastāvēšanai, bet ne tikai. Ūdenī glābiņu rod vilku vajāts alnis vai staltbriedis, jūrmalas dārzā suņa pārsteigts ienotsuns, bet reizēm zvēri izbauda ūdens sniegto veldzi, līdzīgi kā to daram mēs, cilvēki. Ir vakars, staltbriežu govs beidzot var atstāt mežu un iznākt jūrmalā, lai atveldzētos no karstuma, kukaiņu kodumiem un slāpēm. Šī briežu māte acīm redzami izbauda peldi. Vasara ir laiks, kad asinssūcēji kukaiņi, odi, dunduri un miģeles nedod mieru ne dzīvniekiem, ne cilvēkiem. Šajā laikā dzimst briežu teļi. Teļš, veidojoties briežu govs ķermenī, to ir krietni iztukšojis. Iesāļais Baltijas jūras ūdens ir minerālu vielām bagāts, tāpēc briedim ļoti garšo. Jūras ūdens ne tikai veldzē slāpes un dod patvērumu, bet arī kompensē minerālu vielu zudumus dzīvnieku organismā, dziedē ievainojumus. Latvijas dabā vienīgi jūras ūdens ir dabīgs sāls avots. Plēsēji uzņem sāli, ēdot gaļu, augēdājiem jāmeklē citi avoti, mednieku izliktais laizāmais sāls vai jūra, bet ne visiem tīk sāļūdens. It īpaši, ja esi abinieks un tev ir plāna un jūtīga āda. Un tomēr kādai abinieku sugai uzturēšanās iesāļā ūdenī nesagādā raizes. Tas ir smilšu krupis, Eiropas mērogā īpaši aizsargājama suga. Šis abinieks visu gadu dzīvo slēpti, un tikai maija beigās smilšu krupju tēviņi salasās uz riestu pludmalas lāmās. Un tad to riesta dziesma, pateicoties elastīgam pakaklas ādas maisam, kurš kalpo kā rezonators, dzirdama visai tālu. Mātītes nērš ikrus iesāļā ūdens lāmās. Ikri sakārtot rindā, veidojot līdz 2 metrus garu auklu. Kurkuļi izšķiļas aptuveni pēc nedēļas, un vēl pēc aptuveni 3 nedēļām pārvēršas mazos krupīšos. Process notiek ļoti ātri, jo smilšu krupis nārsto seklūdens lāmās, kuras strauji žūst, tāpēc laiks ir dzīvība. Dienā krupis slēpjas sakņu muģekļos pakrastē. Atrodoties pludmalē, tas briesmu brīžos ienirst un paslēpjas turpat lāmā. Ļoti negatīvi populāciju ietekmē pludmales nobraukāšana, jo paslēpies krupis nav pamanāms. Krupim nav daudz dabisko naidnieku, jo krupis izdala indīgas gļotas, kuras attur uzbrucēju. Netālu no krupi lāmas jūrā ietekošajā strautā mīt vēl kāds radījums ar indīgu ādu. Strauta nēģis ir samērā plaši izplatīts Latvijas teritorijā, bet pamanīt to var vienīgi vasaras sākumā, kad tie pulcējas nārsta vietās. Strauta nēģis ir tīra ūdens indikators. Piesārņotos ūdeņos nedzīvo. Latvijā vēl netrūkst tīru, nepiesārņotu ūdeņu, bet Rietumē Eiropā tas kļuvis rets un ir īpaši aizsargājama suga. Strauta nēģis ir mazākais no Latvijā sastopamajām 3 nēģu sugām. Tas reti sasniedz 20 cm garumu un atšķiras no upes un jūras nēģiem ar to, ka strauta nēģa dzīves ciklā nav pusparazitārās stadijas, kuras laikā upes un jūras nēģi piesūcas dzīvām zivīm un pārtiek no to ķermeņa šķidrumiem un muskuļiem. Strauta nēģis nekur neceļo un visu savu maksimāli 6 līdz 7 gadus ilgo mūžu pavada vienā un tai pašā strautā. Pie tam strauta nēģis mūža lielāko daļu pavada kāpuru stadijā, ieracies strauta dūņās.
Te tas barojas, filtrējot detrītu, kuru veido augu un dzīvnieku atliekas. Nēģis smilšaino vai dūņaino grunti tikpat kā nekad nepamet. Nēģa kāpuram nav acu, un tas viegli noturams par tārpu. Tikai mūža nogalē kāpurs pārvēršas pieaugušā stadijā, tam reducējas gremošanas trakts, nēģis pārstāja baroties, un visi spēki tiek veltīti pēdējam un lielākajam notikumam nēģa mūžā – nārstam. Iznārstojuši nēģi iet bojā. Interesanti, ka kāpuri vienmēr ir augumā lielāki par pieaugušajiem. Reizēm nārsto nepieauguši kāpuru stadijā. Nārstot sāk, kad ūdens iesilst virs 15 grādiem pēc Celsija. Par nārsta vietu izvēlas oļainu straujteci, kuru tēviņi labi iekārto, izvācot lielākus oļus un izveidojot nārsta bedrīti. Apaugļošana notiek tēviņam uz mirkli piesūcoties mātītes galvai un savijoties abiem ķermeņiem kopā. Cilvēki strauta nēģi neēd, tāpēc, ka tā ādā esošo dziedzeru sekrēts ir indīgs, un inde karsējot nesadalās. Ziemā, kad nēģu kāpuri mitinās gultnē ierakušies smiltīs, strautu apmeklē kāds ļoti neparasts putns – ūdensstrasts. Pie mums ūdensstrasti ir ziemotāji, taču retu reizi arī ligzdo. Jau oktobra beigās no Skandināvijas tie sāk savu migrāciju uz dienvidiem, šķērsojot arī Latviju. Tiek uzskatīts, ka Latvijā ziemo aptuveni 400 ūdensstrasti. Ziemā, kad viss klāts ar biezu sniega segu, šie putni barību meklē strauta dibenā. Putna spalvas ir klātas ar tauku slāni, kas neļauj ledainajam ūdenim piekļūt ķermenim. Savukārt putna nāsis un ausis ienirstot tiek noslēgtas ar ādas plēksnītēm, kā vārstuļiem. Lai iegūtu barību, ūdensstrasts vienmēr nirst pret upes straumi, iepleš spārnus un tiek piespiests pie upes dibena. Brīdī, kad putns pagriežas straumes virzienā, tas kā šampāniešu korķis tiek uzmests ūdens virspusē. Īsie, strupie kāju pirksti ir izcili piemēroti upes grunts uzrušināšanai un barības meklēšanai. Ēdienkarte sastāv no dažādiem ūdens bezmugurkaulniekiem, maksteņu, viendienīšu un dūneņu kāpuriem. Latvijā ūdensstrasti būs sastopami līdz marta beigām, kad tie sāks savu ceļojumu atpakaļ uz ligzdošanas vietām Skandināvijas kalnu upju krastos. Laikā, kad ūdensstrasti Skandināvijā dēja olas, pie mūsu strauta regulāri sastopami āpši, lapsas un ienutsuņi. Tie te nāk dzert un pie reizes medīt vardes, strupastes un kukaiņus. Šie zvēriņi savas alas izrakuši strauta stāvajās nogāzēs. Tur tos gaida mazuļi. Lūk, ienutsuņu mazuļi. Sāk pasaules iepazīšanu nākot ārā no alas tumsas saules gaismā. Tie vēl ir pavisam nedroši un tāpēc spiežas ciešā bariņā. Ienutsuņi visu dzīvi pavada pāros, tāpēc tiem ļoti svarīgi ir kopības sajūta un ķermeņa kontakts. Ieraugot ko aizdomīgu, viss pulciņš bez liekas domāšanas pazūd alā. Aizkavējoties var nonākt vilka zobos. Lapsēni jau no paša sākuma uzvedas kā lieli individuālisti. Viņiem nepieciešama kaut neliela, bet sava teritorija. Lapsēnu zilā acu krāsa norāda, ka tie ir aptuveni mēnesi veci. Tiem apnikusi smirdīgā un blusainā ala, tāpēc tie tīksmi ļaujas svaigā gaisa un saules vilinājumam. Āpsēni piedzimuši agri pavasarī un ārpus alām parādās visvēlāk, 2 mēnešu vecumā. Āpši ir īstākie alu racēji. To alas ir daudz garākas un sazarotākas par lapsu un ienutsuņu vienkāršajām alām. Reiz izveidotu āpšu mītni apdzīvo daudzas paaudzes, vairāku gadu desmitu garumā. Katra nākošā paaudze tās paplašina, tāpēc vecās āpšu mītnes ir ar daudzām ejām, vairāku 10 kvadrātmetru platībā. Mazuļi ir ļoti uzmanīgi, jo kaut arī paši ir plēsēji, mežā netrūkst lūšu un vilku,
kuri labprāt uzkostu pa kādam mazulim. Šis plēsīgais putns lapsēnus un apsēnus neapdraud. Tas ir vistu vanaks, kurš mielojas pie vilku nomedīta brieža. Putnam uz zemes sēdēt ir bīstami, tāpēc vanaks nemitīgi raugās apkārt, tāpat laikā veikli plēšot un krājot guzā gaļas gabaliņus. Vistu vanaks Latvijā ir samērā parasts putns, taču to skaits ir ievērojami mazāks nekā 20. gadsimta pirmajā pusē. No 1901. līdz 1944. gadam par nošautu vai lamatās noķertu vistu vanagu maksāja pat prēmijas. Vistu vanaks tika uzskatīts par kaitīgu, jo ir regulārs lauku viensētu ciemiņš. Ornitologi uzskata, ka vistu vanagu skaits samazinājies, jo pagājušā gadsimta 90. gados likvidēja kolhozu lopu fermas. Pie fermām vienmēr uzturējās putni, kurus medīja vistu vanaks, piemēram, mājas baloži. Caurmērā uz katru fermu bijis pa vistu vanagam, kurš tur barojies un tūmā dzīvojis. Pēc fermu likvidācijas arī vistu vanagiem nācās meklēt citas barošanās vietas. Tādēļ mūsdienās tas nereti novērojams pilsētu teritorijās, veikli ķerstot baložus, vārnus un citus putnus. Šobrīd Latvijā ligzdo 2000 līdz 3000 pāri, taču ziemo 4000 līdz 5000 putnu. Tas izskaidrojams ar to, ka pārziemot uz Latviju atlido gan ziemeļu, gan austrumu populāciju putni. Vistu vanaks ligzd uzbūvējis kādā apses staklē netālu no purva malas. Agri rītos no purva nāk savādas skaņas. Tur riesto rubeņi. Rubeņu riests Slīteres Nacionālā parka Bažu purvā ir lielākais Eiropā. Te 2009. gadā vienkopus riestoja 66 rubeņu gaļi. Īpašā ainava, kur nelieli purviņi mijas ar mežainām kāpām un stingrais aizsardzības režīms, nodrošinājis Slīterei rubeņu lielvalsts statusu. Rubeņi riesto agri pavasarī. Gaļi pulcējas riestu vietās no plašas apkārtnes. Te tie aizņem savas teritorijas, kuras aizsargā. Par robežstabiem kalpo cīņi, mazi kociņi, zāļu puduri. Vērtīgākās teritorijas atrodas riesta centrā. Te riesto pieredzējušākie, spēku pilnbriedā esošie tēviņi. Visi cenšas ieņemt teritoriju pēc iespējas tuvāk centram. Tāpēc riesta centrā teritorijas ir mazākas, perifērijā lielākas. Tēviņš šņāc, rubina, demonstrē krāšņo spalvu tērpu un draud viens otram, izkliedzot īpašo brīdinājumu saucienu. Tas viss tiek darīts necili tērpto rubeņu vistu dēļ. Tāpēc visu šo izdarību intensitāte pieaug, kad riestā ierodas rubeņu vistas. Mātīte sākotnēji piezemējas riesta perifērijā, bet pēcāk dodas uz riesta centru, kur atrod sev tīkamu partneri. Vistas ir tās, kuras izvēlas gaili, ar kuru pāroties. Vairumā gadījumu tie ir daži aktīvākie gaļi no visa riesta. Pēc apaugļošanas vistas izvēlas ligzdvietu riesta tūmā, un vienas pašas uzņemas visas ar ligzdošanu saistītās rūpes. Gaļi turpina riestot, kad vistas jau uzsāk ligzdošanu. Ja kādai vistai pirmais dējums iet bojā, tā var doties uz riestu un apaugļoties vēlreiz.